dažādas emocijas. Tie 3 gadi bija pirmajā gadā vinnējām, kur bija vispār atbalsts tāds, ka nekad mūžā kaut ko neesmu redzējis. Piemēram. Tas, kad vinnējām kausu, tad pēc tam atbraucām uz pilsētu atpakaļ, kad pilsētas centrā viņiem tas tur lielais laukums ir 1500 cilvēku sagaida dūmu, secējām karogiem un dzied visu un apskauj un kaut ko tādu grūti aizmirst. Un arī kaut kādas lejas, vai ne? Pagājušajā gadā droši vien tās emocijas atkal sliktākas. Pagājušajā gadā, principā, no mājas nevarēja iet uz veikalu, saldēk to kāds varēja pa muti iesist. Jā, tik traki. ir, jā. Mums jau tur ultras, te visi tie dulli, un tad... Pastāst par šo, kādi jums ir tie ultras, cik dulli viņi ir? Ir kādi varbūt gadījumi? Ir bijuši gadiem, ir pat citiem, tagad es esmu dzirdējis, es tos fans tā kā pazīstu, ko es runāju, viņi saka, ka viņi, piemēram, tagad 4 gadus, piemēram, nevar iet spēli, basīt skatīties. Pēc spēlēm kaujās, mašīnā logas sit ārā, tur rietnīgi ņeg. Viņi saprāt. Protams. Man pat bija vecāki organizācijas. Bija atbraukuši tieši vecāki uz vienu spēli, kad gāja vispār tie pretinieki pudeles met uz laukumu, kad tur gāja menti un tur ņeg gāja. Jā. Un tādā organizācijas ziņā, kur teikt, kur ir tas Vidževano un Montekitīni, ar ko atšķiras vai abi vienādi vienkārši kārtējā komanda, kur spēlēt basketbolu? Šeit varbūt es gribētu teikt vairāk tā kā profesionālāk, jo tas klubs principā bija uz tādiem tie, kas 2 darbus dara, kas strādā kā savu profesiju, un tad viņi piemēram vakarā nāk skatīties treni, kas ir tā kā otrais darbs. Bet šeit ir viss tā kā profesionālāk, kas dara, kad komandas menedžers ir menedžers, bet viņš neiet kaut kādu citu darbu dara. Tā kā mēs šeit visi esam, tā ir ļoti profesionālāk, viss šeit ir. Un kāds ir nodrošinājums, tur, es nezinu, dzīvokļus dod vietējiem? Starp citu, tu tā kā, šajā ziņā skaities kā vietējais vai ārzemnieks, teiksim, vietējais vai... Nē, zinu, ka pēc tās basketbola pašas... Jā. Tā, tas ir ārzemnieks. Jā, tev dzīvoklis ļoti liels, jā, ar 2 terasēm, principā, un mašīnu pašam savu. Tu tagad ar Montekitīni parakstīji 2 gadu līgumu. Tā informācija. Tā ir tāda ierasta prakse, B sērijā parakstīt arī tādus garākus līgumus. Nē, es pirmo reizi garāk parakstīju. Parasti Vidževnos es bijis 3 gadus, bet es katru gadu atjaunoju. Pagaidām, kas lēdz. Ir kaut kāda lielāka drošības sajūta? Tā, ka tev nav jāsatrauc. Vai tu tā nesatrauc? Jā, varbūt arī nē, jo es zinu, ka man Itālijā daudz zina, tā kā visas tās komandas, es daudz spēlējis Itālijā. Varbūt viss šeit ir, kad satraukums kaut kāds, bet es tajā pašā zinu, kad vēl 1 gadu šeit būšu, un tad tā viss mierīgāk liekas. Lielākais līgums karjerā? Jā. Kā tu kopumā skaties tādiem vietējiem džekiem? A2 līgumi ir lielāki nekā B sērijas, vai tas tomēr nav tā kā defaultā, ka tas būs noteikti labāks arī finansiāli? Cik es esmu dzirdējis, ir pat tādi daudz itāļi, kas nonāk no A2 uz sēriju B, ir tādi, kas pat sēriju B vairāk pelnīs nekā A2. Tu esi bijis 5 organizācijās. Itālijā, ne tieši bet vispār Itālijā. Jā. Cremona, Piedēna, Lumedzāne, Vidževano, tagad Montekitīni. Kurš klubs vai kura organizācija? Tas varbūt nav līdz galam pieklājīgi tā prasīt un līdz galam varbūt tev atbildēt, bet kas tev varbūt ir palicis vislabāk atmiņā? Kurš klubs vai kura organizācija, kur tas viss darbs ir bijis tāds viss profesionālākais? Teiksim tā, Cremona, tāpēc, kad Vanolītā bija sērijā sistēma un sērijā ir sērijā, tur viss ir savādāk un viss organizācijas līmeni, dakteri, treneri, viss, ko tev tur vajag, tur ir. Bet no 3. līgas komandas domāju, ka šogad šeit vislabāk pagaidām pēc visiem dzīves apstākļiem un vispārējā. Bija kāda vieta, kur tu sūdzējies arī par tiem apstākļiem? Tur nezinu, dzīvokli iedeva maziņu vai...
Baigi, nē, un principā viss pagaidām ir apmierinājies. Varbūt kaut kas varbūt maz sīkumi, bet pie tā var viss pierast un nav tik traki. Nu, es skatījos tajā stafā, Monteketīnī treneru štābā ir 8 cilvēki, tur bez galvenā trenera ir 2 asistenti, tur fiziskais treneris un fizioterapeits un mediķi un osteopāts. Viņi visi ir vienmēr klāt esoši, viņi brauc līdzi, teiksim, arī izbraukumos, vai viņi nav visi vienmēr? Treniņos, principā, ir visi 3 treneri, fiziskās sagatavotības, fizio 1 vai 2 kā kur reizi. Un tad uz mājas spēlēm ir visi. Un izbraukuma spēlēm, jā, tas, principā, visi 3 treneri, fizio un sagatavotības treneris, un vēl menedžeri 2 vai cik viņi tur parasti brauc. Bet tā jau vienmēr ir kāda vajadzība no viņiem, ir tur viens zans, un tur, principā, braukt uz viņu to studiju un ārstēt visu, un ko vajag tas ir. Nu, tā kluba mājaslapā menedžmentā ir 6 norādīti cilvēki. Tur ir prezidents, GMs, sporta direktors, tad ir 2 dažādi cilvēki, GMs un sporta direktors, un tad ir kluba menedžers un komandas menedžers. Es nezinu, kā viņi atšķirās. Nezinu. Es pats nezinu, pat viņiem visiem vārdus būsīties grūti atcerēties. Jā, un tad ir tur komunikācijas cilvēks, kas tur rūpējas par mēdījiem visiem un sociālmēdījiem. Bet viņiem visiem tas ir, tu zini, tas ir pilnlaika darbs visiem šiem cilvēkiem, nu, tā kā tu teici, vai tomēr arī ir tā, kā tas bija iepriekš Dževanā? Labi, fizioterapistiem nē, jo fizioterapisti visu, kurš bijis, viņiem ir viņi strādā klubā, viņiem pašiem ir savu fizioterapistu studija, kur viņi strādā, īsto darbu. Bet labi, tādiem no menedžeriem, jā. Menedžeriem un visiem treneriem tas tikai vienīgais darbs ir. Pieminēja izbraukums. Kā jūs braucat izbraukumos? Vilciens vai citādāk? Šogad mums ir 3 Sicīlijas komandas, mēs lidojam tur papakaļ, un tās tuvākās spēles, tuvākās spēles mums ir 2-3 stundas, mēs ar autobusu un dienu iepriekš vienmēr braucam. Vienmēr? Jā. Tā ir visur bijis tur, kur tu esi spēlējis, kad dienu iepriekš brauc?